Šobrīd aktuāla tēma ir prezidenta amata kandidāti. Arī portālā kāds interesējas, kā sokas ar kandidātu atlases valsts prezidenta amatam. Eksprezidents Guntis Ulmans bija izteicies, ka notiekot politiskais tirgus, ko vadāt jūs. Ulmanis tirgus. Tā kā viņi ievēlēja, tā bija politiskais tirgus. Tad bija tirgus starp Zemnieku savienību un Latvijas ceļu, kuram būs premjers un kuram būs prezidents. Un tirgus rezultātā Ulmanis kļuva par prezidentu. Nebūtu bijis tirgus, viņš nebūtu kļuvis par prezidentu, jo Latvijas ceļam prezidenta kandidāti arī bija biezā slānī. Ja? Tā kā, nekāda tirgus nav, tas ir pilnīgs blefs. Vienkārši notiek kandidātu meklēšana, teiksim tā, ja, jo ļoti daudz cilvēki atsakās kandidēt. Piemēram, mēs mūsu partijā Latvijā viens uzrunājām 4, visi 4 atteicās. Vēl es zinu, kolēģi ir uzrunājuši arī citus tādus cienījumus cilvēkus, kas varētu būt valsts prezidenti. Viņi arī tie ir atteicās. Ja, tā kā tas nav tik vienkārši process, un runājot par Zaļo Zemnieku savienību, tad mūsu partija tad nevirza savu kandidātu. Zemnieku savienība arī nevirza. Šodien, tas ir trešdien, 6. maijs, Zaļā partija virzīs savu, pēc tā kā runāts, tad tas varētu būt Vējoņa kungs. Un piektdien, kā mums ir informējuši kolēģi no Liepājas, viņu partija varētu lemt, vai viņi virza savu vai nevirza savu. Un tad pirmdien 12. ir paredzēts kopēja sēde, kurā piedalītos ZZS frakcijas deputāti, ZZS valde un arī sadarbības partneru partiju vadītāji, kurā tad tiktu, jādomā, nominēts kā kandidāts no ZZS viens cilvēks. Bet te, protams, ir vairāki vēl vienlaicīgi, bet droši vien, ka maz būs tādu, kas vienkārši gatavi kā olimpiskās spēlēs piedalīties, bet bez cerībām tikt ievēlētiem. Tāpēc ir svarīgi, ko par iespējamo ZZS kandidātu, tad, kad viņš būs nosaukts, ko tas saka koalīcijas partneri. Labāk, un vispār Saeimā pārstāvētās frakcijas, jo viņas jau nav tikai 3, viņas ir 6. Lūk. Tā, bet katrā gadījumā tas process iet uz priekšu. Man liekas, ka izvirzītiem kandidātiem būtu visiem, kas startētu, jādefinē savi sasniedzamie mērķi, darbības programma, iespējamās izmaiņas, kādas reformas. Man liekas, ka ļoti svarīgs prezidenta uzdevums, īpaši šajos ģeopolitiskos apstākļos, ir sabiedrības konsolidēt, būt par nācijas līderim, būt par visu Latvijas iedzīvotāju nacionālam līderim. Tas nav vienkārši uzdevums, ja, tas nenozīmē, ka 100% visi atbalsta, tā uz to nevajag pat iet, tas nav iespējams, bet viņš nevar būt latviešu prezidents, ja. Tā nav laba, tā nav labs stāsts vairs, ja. Jo te dzīvo ne tikai latvieši pie mums valstī. Visiem te jājautas kā mājās, ja. Jo tad mēs esam stipri, jo mūsu spēks jau ir iekšējā tādā vienotībā, nevis raķešu skaitā, ja, vai tanku skaitā uz mūsu zemes. Lūk, tā kā process norit, bet, protams, ir politiskie spēki, kas cenšas diskreditēt šo visu procesu, bet to vienmēr vajag skatīties ar tādu. Tad veselu saprātu, jā. Ir kāda skaudība, jā. Tas pats Guntis Ulmanis, pensionārs darīt nav ko. Hokeja komanda nospēlē slikti, viņš tur priekšnieks. Viņam gribas ar kaut ko izcelties. Ja piesauca Lembergu, tad to nopublicēja. Arī nopublicējiet to ziņu. Nepiesauca Lembergu, tad nenopublicēt. Normāli. Jā. Un tad viens kā iespējamiem prezidenta amata kandidātiem mēdījos ir minēts arī Vējoņa kungs. Un ja viņš kļūtu par jauno prezidentu, vai jau ir atrasts kandidāts aizsardzības ministra amatam? Jā, es domāju, ka Vējoņa kungs ir reāls prezidenta kandidāts. Būs reāls kandidāts, ja Zaļā partija izvirzīs.
salīdzinot ar citiem šobrīd nosauktiem, es domāju, ka viņš ir spēcīgāks nekā šobrīd nosauktie. Protams, neviens cilvēks nav ideāls, un viņam arī ir jautājumi, pie kuriem var piestrādāt un vajag piestrādāt, tā skaitā publiskā komunikācija, kas nav vienkārši lieta, protams. Par aizsardzības ministru jāsaka, šobrīd nav runāts un domāts, ja, jo pat vēl nav izvirzīta Vējoņa kandidatūra. Ja viņa tiks izvirzīta, tad būtu tā kā loģiski par to arī sākt lēnām ZZS domāt. Ja. Tā kā īsa atbilde šobrīd vēl nav. Paldies. Jānis Bērziņš portālā raksta, ka Saeima pirmajā lasījumā ir konceptuāli atbalstījusi jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma projektu. Vai tas nozīmējot, ka Ventspils kā turīga pašvaldība tagad uzturēs vairākas citas pašvaldības? Jāsaka, Ventspils pašvaldība, kā jūs sakat, uztur vairākas pašvaldības. Mēs no laika gala, kopš izveidota pašvaldības sistēma Latvijā, tas ir no 93. gada, man liekas. Mēs maksājam katru gadu lielas summas. Šī izlīdzināšanas sistēma, kas tagad tiek piedāvāta, faktiski mums nekāds izmaiņas neienes. Viņai nav ne negatīva ietekme, ne pozitīva naudas ziņā priekš mums. Mēs kā bijām donori, tā mēs esam donori. Jāsaka, ka tikai vienlaicīgi jāpadomā, ka līdz šim tā, ka no 119 pašvaldībām donori, man liekas, ka bija kaut kur ap 20. Pārī ir dotējamie. Tas nozīmē, ka visā tai sistēmā kaut kas nav kārtībā. Protams, pa šiem gadiem izveidojies tāda situācija, kad ap Rīgu ir izveidojusies tāds ļoti bagātu pašvaldību loks, jo šajās pašvaldībās dzīvo bagāti cilvēki, kas saņem ļoti liels algas, maksā līdz ar to lielu iedzīvotāju ienākumu nodokli un rēķinot uz vienu iedzīvotāju, viņiem ir ļoti lieli ienākumi. Ja. Vienlaicīgi viņiem nav bērndārza, viņiem tur skolā 5 paralēlas klases pirmajā, ja, viņiem nav ielas, jo viss tak no jauna. Savukārt citur, kur viss tas ir, tur atkal cilvēki brauc prom, un tagad iznāk pamest labi iekārtotas dzīves vietas, bet tur nav darba, un tas koncentrējas ap Rīgu, bet tavukārt tur atkal nekā nav un veidojas arī transporta sistēmas problēmas no rīta, vakarā viņš tikai pieaugs, un līdz ar to tas diskomforts aizvien lielāks radīsies tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, un arī visāds interešu izglītības jautājumi, tā ir smaga problēma. Bet tā ir valsts politikā realizēt 25 gadus, un tāda viņi ir. Viņi nav laba, nav pareiza, nav atbalstām, bet tā tas diemžēl sanāk šobrīd. Ventspils pilsētas dome aprīļa beigās ar savu lēmumu noteica lielākos nodokļu maksātājus Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā 2014. gadā. Un iedzīvotāji interesējās, kas tad tie ir pa uzņēmumiem. Jā, tas lēmums tiks pieņemts, ja nemaldos, šo piekdienu domas sēdē. Un 13. viņi tiks apbalvoti, bet mēs parasti to publiskojam tajā dienā, kad mēs apbalvojam. Tas ir 13. maijā. Intrigas saglabāšanai. Intrigas saglabāšanai. Kaut gan komisijā tas jautājums skatīts, un tu pat cik tie rādītāji ir, ciparu rādītāji, tur nekas izmainīties nevar. Tā kā noteikti ir, bet šobrīd, diemžēl, nevaru pateikt. Labi. Ventas Balas rubrikā Halo Ventas Balas klausās ir saņemts jautājums, ka pagājušajā gadā ir braukuši visādi speciālisti un pārbaudījuši mūsu pludmales smiltis. Nesen iedzīvotājs ir bijis uz pludmali apskatīties, vai ir jau sākts veidot solītos volejbola laukumus, bet izskatās, ka tur nekā nebūs. Un kāpēc tik ilgi kavēs šis projekts? Nē, projekts nekādā veidā nekavējas. Projekts iet savu loģisko gaitu, tāpēc, ka par cik tā ir kāpu zona, gan vecā, bet tomēr tā ir kāpu zona, tur jāveic ietekmes uz vidu novērtējums, kura procedūra aizņem gandrīz gadu. Un šī procedūra noslēgsies tikai rudenī. Un ja procedūras rezultātā tas slēdziens būs pozitīvs, ka tur var būt šāda veida sporta pludmales volejbola vieta, gan treniņi, gan sacensību, tad arī tālāk virzīsies šī projekta praktiskā realizācija. Ja runājam, tur bija pieminēts par smiltīm un tā,
Nav jautājums par smilšu kvalitāti. Smilts ir ļoti kvalitīvs pludmales volejbolam. Pie tam tas ir dabīgs, tas nav tur uzbēst tāda kārtiņa. Ja. Viņas ir pietiekami cietas un blīvas. Un, piemēram, mūsu vadošie volejbolisti pagājuši pavasarī brauca uz Ventspili trenēties, jo, ja notrenējas uz šo smilti, tad tajās, kur notiek sacensības, ir daudz vieglāk spēlēt. Nu, lūk, tur ir paredzēts 4 laukumi, atbilstoši visiem starptautiskiem standartiem, plus iespēja uzbūvēt pārvietojumas tribīnes. Tur nav jēgas turēt caurgadu tribīnes. Ja. Nu, protams, tur vajadzīgs ūdens un kanalizācija un aprīkojums, un viss jābūt tā, lai tur būtu viss, kas nepieciešams, vienlaicīgi, lai tā zona būtu skaidri definēta, lai tur neizbrien tās kāpes, kas tur apkārt. Tā kā projekts iet savu gaitu, un protams, projekts arī tiks realizēts tikai ne sezonā. Tā kā, vai tai vietā būs vai ne, tas atkarīgs šobrīd ir tikai un vienīgi no ietekmes uz vidu novērtējuma. Ja būs pozitīvi, tad tas šis te pludmales volejbola mūsdienīga sporta būve būs, jā, bet tas nebūs šogad. Labi. Vēl iedzīvotāji interesējās, kad būs gatava kameršļūkšanas trase? Kameršļūkšanas trase ir gatava. Mēs skatījām attīstības komisijā. Olimpiskais centrs piedāvāja remontēt, bet mēs nonācām pie secinājuma, ka viņai ir tik daudz gadu, ka nav jēgas tur ieguldīt naudu. Un tāpēc tika pieņemts lēmums un doma piešķīra finansējumu, nopirkt jaunu kameršļūkšanas trasi. Un šo sestdienu mums ir, nākošu sestdienu ir mums, mēs atklājam turismu un velo sezonu, nu tad arī kameršļūkšanas trasē uzsāk savu darbību. Vēl norūpējušies autovadītāji Ventas balss portālā iesaka, ka krustojumā Sarkanmuiža dambis, Lāčplēša iela un Lielais prospekts vajadzētu atjaunot vēlamo braukšanas trajektoriju krāsojumu. Vai to ir plānots darīt? Sarkanmuiža dambis, Lāčplēša iela un Lielais prospekts, kur brauc lejā no tilta. Tur tai. Kas tur nav? Tur nesot saprotams, kā ir vēlams braukt. Tur laikam ir tās krāsa nogājis, ja? Jā, un arī papildu sekcija. Jā, komunālā pārvalde, ja tur kaut kas nav saprotams, viņiem ir šie jautājumi, tā kā viņi tur novērsīs, ja tāds problēmas ir. Ja tur ir jāveido tās baltās līnijas, tad tām vajadzīgs ir piemērot laika apstākļi. Tur jābūt viss +10, tad nevar līt kā šodien, piemēram. Vēl iedzīvotāji vaicā, vai ir paredzēta kāda nodarbinātības programma skolēniem vasarā? Jā, mūsu skolēniem vasarā ir programma, mēs viņu jau ļoti sen realizējam. Ir, kad valsts ir to veikusi arī piedalīsies tajā lietā, ir, kad nav. Pagājušajā gadā pirmo gadu pēc kaut kāda ilgāka pārtraukuma valsts piedalījās. Šogad finansējums, diemžēl, piešķirts mazāk, tāpēc mēs pieņēmām lēmumu piešķirt finansējumu vairāk. Lūk, tas aptvērums ir paredzēts kaut kur no 300 līdz 400 skolēniem. Iespējams, mēs centīsimies dabūt no valsts papildus, varbūt kādas pašvaldības neizmantos, jo pagājušajā gadā tāda situācija bija. Lūk, un priekšroka ir bērniem no trūcīgām un mazdrošinātām ģimenēm. Ja. Bet parasti no viņiem ne visi izmanto. Ja viņi neizmantos, tad paliks kādas brīvas vietas. Ja. Pie tam mēs jau dodam minimālo algu pilnā apjomā, jo uzņēmēji tā vienkārši ņemt un ka viņi bez finansiāla atbalsta katram skolniekam viņi nav ar mieru, diemžēl. Ja kādreiz bija padomju laikā ņēma un visi strādāja, tur nekāda speciāla atbalsta nebija. Diemžēl tagad tas tā vairāk nav, tāpēc mēs šim jautājumam tērējam turpat 100 000 eiro gadā. Tad pēdējais jautājums ir no Ivo Twitterī. Ko no piedzīvojuma parka atrakcijām pats esat izmēģinājis? Ko es izmēģinājis? Tramplīnu laivu. Tramplīnu laivu, precīzi, jā. Kaut kad, man liekas, arī tas gumijas tās. Tad kaut ko es vienreiz pagāju, pamēģināju tas kaķi. Bet, jā, tur. Bet es negāju par to melno trasi. Es esmu ar riteni izbraucis, bet arī tāda normāla trasi, ne to melno trasi. Ar riteni. Tur man diezgan viegli gāja, bet es nebraucu par to smagāko.
Nu, man liekas, arī viss citādi. Citādi es esmu asistējis lielākiem un mazākiem bērniem. Labi, paldies par atbildēm. Tad tikšanos nākamajā video jautājuma sesijā. Jā, paldies, jā, visu labu.